Labvakar, šonedēļ Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers dosies oficiālajā vizite uz Krieviju. Pēdējā reize šāda mēroga vizīte notika pirms 16 gadiem, un politologi jau nosaukuši Zatlera vizīti par galveno notikumu Latvijas ārpolitiku šogad. Un ko Krievija sagaida no šīs vizītes un kā attīstīsies Latvijas un Krievijas attiecības? Par to visu mēs šovakar runāsim ar Krievijas vēstnieku Латвия Александру Вишнякову. Добрый вечер, господин посол. Наш президент, спасибо, во-первых, конечно, что пришли к нам на передачу. Šīs nedēļas beigās mūsu prezidents Valdis Zatlers dosies uz Krieviju. Viņš apmeklēs Maskavu, Sanktpēterburgu. Ko Krievija sagaida no šīs vizītes? Labvakar, paldies, ka uzaicinājāt mani uz sarunu. Es domāju, ka ne tikai Krievija, bet arī Latvija gaida, ka pēc šīs vizītes sadarbība mūsu abu valstu starpā paplašināsies un attīstīsies. Lai tā notiktu, vajadzīgi kontakts gan starp ministrijām, gan iestādēm, gan biznesmeņiem. Tādi jau mums ir. Un tagad mēs esam nonākuši tik tālu, lai tikšanās notiktu arī visaugstākajā līmenī, lai notiktu Latvijas valsts prezidenta Valdis Zatlera vizīte Krievijā. Tā notiks nākamās nedēļas sākumā, gan Maskavā, gan Sanktpēterburgā. Vizīte veicinās attiecību pozitīvu virzienu nostiprināšanu, tādā virzienā, kur mēs pēdējā laikā vērojam mūsu attiecībās. Tās nebūs tikai sarunas un tikšanās, bet arī starpvalstu līguma bāzes nostiprināšana, kas arī dod pozitīvu stimulu attiecībām. Kopā ar Zatleru kungu brauks liela delegācija. Ekonomikas ministrs Kampera kungs, jo plānots parakstīt līgumu par dubulto nodokļu neaplikšanu, plānots arī parakstīt līgumu humanitārajā sfērā, sociālā nodrošinājuma jomā, organizētās noziedzības apkarošanas sfērā, tāpēc Latvijas delegācijā būs arī iekšlietu ministra Linda Mūrniece. В области социального обеспечения, по борьбе с организованной преступностью. Поэтому в составе делегации будет министр внутренних дел госпожа Mūrniece. Естественно, будет представлен министр. Būs pārstāvēta arī ārlietu ministrija, jo brauks valsts sekretārs Teikmaņa kungs. Un tā kā plānots parakstīt arī vienošanos vides aizsardzības jomā, tad uz Krieviju brauks arī jūsu ministrs, kurš atbild par šo jomu un kurš jau tuvākajā laikā būs atbildīgs arī par reģionu attīstību jūsu valstī. Vismaz man ir tāda informācija, ka viņš brauks. Kurš sagaidīs no Krievijas puses? Ar ko tiksies mūsu politiķi, mūsu prezidents? Protams, tās ministrijas un iestādes, kuras būs pārstāvētas no Latvijas puses, tiks pārstāvētas arī no Krievijas puses. Būs transporta ministrs Levitins, kurš ir arī Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētājs. Es aizmirsu piebilst, ka no Latvijas puses jābūt satiksmes ministram. Viņiem būs par ko runāt. Latvijas delegācijas sastāvā būs arī Rīgas mērs un tiek plānota tikšanās ar Maskavas jauno mēru Sobjaņinu kungu. Кроме этого, в составе делегации мэр города Риги, поэтому планируется встреча с новым мэром города Москвы, господином Собяниным. Кроме этого, предусматривается Paredzēts arī biznesa fórums. Latvijas uzņēmējiem ir liela interese par šo vizīti. Cik es zinu, oficiālajā delegācijā tiks iekļauts vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmēji. Насколько мне известно, более сотни представителей бизнеса Латвийской Республики будут включены в состав делегации и будут участниками. Viņi piedalīsies biznesa fórumā, kurš notiks Tirdzniecības rūpniecības palātā. Fórumu atklās Jevgenijs Primakovs. Valdis Zatlers arī piedalīsies šajā fórumā. Tātad jūs redzat, cik daudz dažādu kontaktu mums veidosies. Tās nebūs vienkārši tikšanās, bet tiks parakstīti konkrēti dokumenti, kur ir svarīgi mūsu sadarbības attīstībai. Un starp citu, delegācijas sastāvā būs arī metropolīts Aleksandrs, kuram ir plānota tikšanās, es nevaru teikt ar savu vadītāju, jo Latvijas pareizticīgo baznīca ir neatkarīga, bet metropolītam ir plānota tikšanās ar Krievijas federācijas patriārhu Kirilu. Ar patriārhu tiksies arī Zatlera kungs. Tātad tiks apspriest arī starp konfesiju jautājumi. Runās arī par īpatnībām, kuras ir mūsu valstīs. Поэтому будут обсуждаться вопросы еще и связей межрелигиозных, конфессиональных, в том числе и тех особенностей, которые имеются в наших странах.
Vai ir plānotas tikšanās augšās ar prezidentu Dmitriju Medvedevu vai premjerministru Vladimiru Putinu? Jā, protams. Jūsu prezidents brauc ciemos pie prezidenta Medvedeva Dmitrija Anatoljeviča. 20. datumā viņiem būs tikšanās. Apspriedīs aktuālus jautājumus, un prezidenta klātbūtnē tiks parakstīt līgumi, par kuriem es jums jau iepriekš minēju. Un 20. datumā tiek plānot arī tikšanās ar Krievijas valdības vadītāju Putinu kungu. 20 числа планируется встреча с председателем правительства Российской Федерации господином Путиным. Jūs teicat, apspriedīs aktuālus jautājumus. Kādi tie būtu? Dienas kārtībā mums jau ir paredzēts parakstīt līgumus ekonomikas jomā. Perspektīvā tiks sagatavot un parakstīt līgumi investīcija aizsardzības un kapitāla ieguldījumu jomā. Protams, tiks runāts par ekonomikas attīstības jautājumiem. Kā tieši jautājumi tiks formulēti Latvijas pusē, to labāk pajautāt prezidentam Zatleram vai ekonomikas ministram, kurš atbildīgs par šiem jautājumiem. Непосредственно президенту Затлерсу, может быть, министру экономики, который готовит эту часть предложений со стороны латвийской. Я полагаю, что российская Es domāju, ka Krievijas puse būs gatava par tēmu runāt. Mums jau ir labi sadarbības piemēri, tā skaitā transporta jomā. Pēdējā laikā krava apgrozījums starp mūsu valstīm ir palielinājies. Практически последние годы мы все время имеем развитие нашего товарооборота между странами нашими. Единственный год был исключением. Izņēmums bija 2009. gads, bet to var izskaidrot, jo tieši šajā gadā bija visdziļākā krīze. Krīze, kur ir skārus gan Latviju, gan arī Krieviju. Šobrīd mēs esam pietuvinājušies tam līmenim, kurš bija pirms krīzes. Šogad 9 mēnešos kravu apgrozījuma apjoms starp mūsu valstīm palielinājies gandrīz par 50%. Par apmēram 70% palielinājies eksports no Latvijas puses. Tāpēc šeit tieši būs par ko runāt. Поэтому есть что здесь обсуждать именно в вопросах экономического сотрудничества. Если говорить в вопросах Ja pieskaramies humanitārajiem jautājumiem vai sadarbībai kultūras jomā, tad arī būs par ko runāt. Gan novērtēt jau padarīto, gan ieskicēt perspektīvas. Piemēram, tiks parakstīts līgums par sadarbības attīstību turisma jomā. Jūs jau laikam zināt, ka šajos Ziemassvētkos uz Latviju atbrauks daudz turistu no Krievijas. Kā raksta jūsu presi, gandrīz visas viesnīcas jau ir aizpildītas. Tajā skaitā arī ar Krievijas turistiem. Заявкам, которые они получили от туристов из многих стран мира, и Россия в данном случае является не исключением, а одной из, может быть, доминирующих по числу туристов, которые приедут сюда. Кроме этого, у нас же будет подписание соглашения. Tiks parakstīta arī vienošanās par robežas šķērsošanu pierobežā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Vīzu jautājumā Krievija iestājas par vēl radikālāku risinājumu. Mēs piedāvājam Eiropas Savienībai un Latvijai kā Eiropas Savienības dalību valstī vispār atcelt jebkādas vīzas mūsu pilsoņiem, lai viņi var brīvi kontaktēties, kas ir dabīgi cilvēkiem, kur dzīvo demokrātiskās valstīs. Šeit mēs vēl neesam viensprātis, bet ir saskatām pozitīva virzība. To mēs redzējām pēdējā Eiropas Savienības Krievijas samitā, kurā apspried šo jautājumu. Mēs redzam, ka Latvijas Republikas valdība ir gatava atbalstīt Krievijas valdības iniciatīvu vīzu jautājumā. Tas ir ļoti svarīgi un iespējams mēs runāsim, kā koordinēt mūsu darbu. Работу в том, чтобы быстрее продвигалось решение этой проблемы. Или проблему другой, например. Ir arī citas problēmas, tās, par kurām tika runāts NATO samita laikā, piemēram, par pretraķešu aizsardzības sistēmu. Tāpēc vizītes laikā runāsim ne tikai par ekonomikas un kultūras jautājumiem, bet runāsim arī par sadarbību Eiropas drošības jautājumos. Es domāju, ka par to tiks runāts augstākajā līmenī. Сотрудничество в целом в европейском масштабе. Это все будет предметом, на мой взгляд, обсуждения на самом высшем уровне наших руководителей. Vai Krievija ir gatava runāt par nevisai ērtiem jautājumiem, piemēram, par Krievu iedzīvotājiem Latvijā, par okupāciju, jautājumiem, par kuriem Latvijas un Krievijas viedokļi atšķirās? Vai par to ir plānos runāt vizītes laikā?
Mēs esam gatavi apspriest jebkādas tēmas. Galvenais ir apspriest jautājumus, nevis nonākt strupceļā, lai pēc tam runātu ar ultimātiem. Jo ultimāti nav saruna valoda, tie tiešām ved strupceļā, tāpēc man ļoti gribas, lai mums būtu konstruktīva saruna. Ne tikai augsta līmeņa dialogs, bet arī ikdienas darbā. Tas veicinās nākamās tikšanās, kuras nevajadzēs gaidīt 16 gadus, jo šo vizīti gaidījām 16 gadus un gatavojām 3 gadus. И это приведет к тому, что потом будут следующие встречи, которых не надо будет ждать 16 лет. Этот визит ждали 16 лет и готовили последние 3 года. Что касается вопросов исторических, kas attiecas uz vēstures jautājumiem, es domāju, ka labākais šo problēmu risinājums būs speciāls komisijas izveide, lai profesionāļi vēsturnieki spriež, jo īpaši par to, kur ir atšķirīgs skatījums. Krievijā jau ir šāda veida sadarbības pieredze, piemēram, ar Poliju. Es domāju, ka mums ir jāizmanto gūtā pieredze, lai virzītos uz priekšu sarežģītajā jautājumā, lai iet uz priekšu, nevis visu laiku atskatītos atpakaļ un politizētu jautājumu. Вот этот опыт надо нам взять на вооружение для того, чтобы продвигаться и по этой довольно непростой теме вперед, а не стоять на месте и тем более все время оглядываться назад и слишком политизировать этот вопрос. Что касается прав человека, kas attiecas uz cilvēku tiesībām, nacionālajām minoritātēm, arī par to ir plānots runāt. Krievijas federācijas nostāja šajā jautājumā ir jau sen zināma. Pirms 3 gadiem, 2007. gada decembrī, notika Krievijas ārlietu ministra Lavrova kunga pirmā oficiālā vizīte Latvijā. Toreiz viņš arī runāja par šo tēmu. Lavrovs teica, ka Krievija uzskata, ka būtu loģiski, ja Latvija ļoti uzmanīgi pievērstos nepilsoņu problēmām. Proti, nepilsoņu status tika radīts kā pagaidu risinājums, bet ir pagājuši jau 20 gadi, un varbūt pagaidu risinājums jau ir sevi izsmēlis. Nu labi, varbūt šis ir radikāls jautājums, bet ir citi jautājumi, kurus atbalsta arī vairākums starptautisku organizāciju. Хорошо, это вопрос радикальный в данном случае. Другой вопрос, который поддерживает большинство международных организаций. Почему бы не решить Латвии Kāpēc Latvija nevar automātiski piešķirt pilsonību tiem bērniem, kuri dzimst nepilsoņu ģimenēs jau pēc 91. gada? Vai vēl viens jautājums? Vecāki cilvēki, kuru nepilsoņu vidū nav maz, tāpēc nevar padarīt naturalizācijas procesu viņiem humānāku. Ņemt vērā viņu vecumu. Latvijas Republika varētu atrast problēmas risinājumu. Гуманные подходы к возможности сдачи каких-то процедур, экзаменов, которые предусматривают процесс натурализации, с учетом их возрастных особенностей. Тоже тема, которую мы полагаем, могла бы быть не только в повестке дня, но и найти решение какое-то в Латвийской Республике. Или еще одна тема, которая... Ir vēl viena tēma, par kuru runā arī ECO. Organizācija atzīmē, ka Latvijā ir redzams demokrātijas process progress, daudz kas darīt šajā jautājumā, bet tajā pašā laikā ir demokrātijas deficīts. Jo lielam skaitam Latvijas iedzīvotāji, kuri šeit dzīvo jau ilgu laiku, strādā šeit, maksā nodokļus, tātad uztur valstu un vietējo varu, nav tiesību piedalīties vēlēšanās, tajā skaitā pašvaldību vēlēšanās. Vai tas ir godīgi? Jo īpaši ieņem vērā Eiropas Savienības normu, ka Eiropas Savienības pilsoņiem tāda iespēja ir. Tās ir tēmas un piedāvājumi, kas būtiski Krievijas pusē. Un es vēlreiz pasvītroju, arī starptautiskas organizācijas iestājas par to. Pēc mūsu domām šos jautājumus vajadzētu ne tikai iekļaut sarunu dienas kārtībā, bet arī tos risināt, un tad Latvijā virzīsies uz priekšu. Vai virzība sāksies jau pēc vizītes, to mēs redzēsim. Мы надеемся, что в данном случае в этой части в Латвии будет определенное продвижение. Будет ли именно от этой встречи, так сказать, продвижение зависеть или не будет? Ну, покажет эта встреча. Jūs jau pieminējat, ka šī vizīte gaidīta 16 gadus. Kā jūs vērtējat Latvijas-Krievijas attiecības pat laban? Vai mēs varam teikt, ka tās ir vislabākās 16 gadu laikā, jo būs tāda mēroga vizīte? Nu, вы уже сами в данном случае в вопросе как бы дали ответ. Jūs savā jautājumā jau ielikāt arī atbildi. Mūsu attiecības ir kļuvušas labākas nekā pirms 16 gadiem, jo pirms 16 gadiem un pirms 3 gadiem un pirms 5 un 7 gadiem oficiāli valsts galvas vizīte Krievijā nebija iespējama. Руководителя государства в Российскую Федерацию был невозможен, и он не реализовывался. Сейчас же
Šobrīd tā kļuva par realitāti, par nepieciešamību, un vizīte tiek gatavota ļoti rūpīgi. Tas rāda, ka mūsu attiecībās panākt savu veidu progresu, un es ceru, ka šī vizīte nostiprinās to pozitīvo, ko redzam mūsu attiecībās pēdējo 3 gadu laikā. В развитии наших отношений, которые наблюдаются последние года 3. Pagājušajā nedēļā prezidents Dmitrijs Medveģis apmeklēja Poliju un izteica tādu ideju, ka Polija varētu kļūt par tiltu starp Eiropu un Krieviju. Vai Latvija nevarētu kļūt par šādu tiltu, jo mēs atšķirībā no Polijas labi sapratam Krievu valodu? Vai Latvija var būt tilts starp Eiropas Savienību un Krieviju? Es domāju, ka Latvijai pat ir vairāk pamata kļūt par tādu tiltu gan ekonomikas jomā, jo Latvijai ir unikāls geogrāfiskais izvietojums, gan arī politiskajā dialogā mūsu valstu starpā. Tilts starp Eiropas Savienības valstīm, starp Baltijas valstīm, starp Skandināvijas valstīm un Krieviju. Viss ir atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem. Jūs jau saprotat, ka no konkrētām personām daudz kas ir atkarīgs. От конкретных личностей в истории многое действительно зависит. Jūs jau pieminējat ekonomiku, kādas svaras Krievijas uzņēmumiem Latvijā interesē un ko Latvijas uzņēmēji var piedāvāt Krievijai? Ну, я думаю, что если говорить про интерес наших Es domāju, ja mēs runājam par mūsu biznesa interesēm Latvijā, tad pirmkārt tās ir saistītas ar ostām. Nesen Rīgas mērs bija vizītē Jekaterinburgā, kur tika runāts un pat sarunāts, ko šajien nāks liela kompānija no Urāliem, nāks uz Rīgas brīvostu ar savām investīcijām, lai kravas, kuras kompānija patlaban sūta citos virzienos, turpmāk iet caur Rīgas ostu. Свободный порт Рижский, для того, чтобы грузы, которые она отправляет сейчас по другим направлениям, пошли сюда через Рижский порт. Вот, в частности, конкретный пример интереса. Šis ir tikai viens piemērs, kur var redzēt kopīgas intereses un to realizāciju. Vēl ir enerģētikas jautājumi, kur Latvijas Republika ir ļoti svarīgi. Которые довольно остры для повестки дня Латвийской Республики. С учетом уже сложившихся отношений нашего сотрудничества. Piemēram, gāzes sfērā Latvija ir viens no stabilākajiem Krievijas partneriem. Mums nav bijušas nesaprašanās, kā bija ar citām valstīm. Un to vajadzētu izanalizēt un nostiprināt kā labu sadarbību starp mūsu valstīm. Tā kā Latvijas ekonomika attīstīsies, un es esmu par to pārliecināts, jums būs nepieciešams vēl vairāk enerģijas. Это требует тоже действительно хорошего анализа и закрепления и дальнейшем такого сотрудничества между нашими странами. А так как наверняка экономика Латвии, я в это верю, будет развиваться, у вас будут потребности в энергетике большие, а с учетом закрытия Slēgs atomelektrostacijas Lietuvā, kādam būs jāizpild šī niša. Krievijā, kā jūs zināt, ceļ atomelektrostaciju Kaļiņingradā. Varbūt šeit mēs atradīsim kopēju valodu un sapratni mūsu tālākajai sadarbībai. Šīs stacijas celtniecībā un arī enerģijā, ko tā dos, Latvija varētu būt līdzdalīga. Vēl viena tēma, kur dotajā brīdī varētu interesēt jūsu biznesmeņus, ir pārtiks eksports. Jo tagad par 70% ir audzis pārtiks eksports uz Krieviju, bet tās taču vēl nav visas iespējas. Ir taču lielais Maskavas un Sanktpēterburgas tirgus. Vispār Krievijas tirgus ir gatavs uzņemt vēl lielāku preču daudzumu no Latvijas, kam ir ļoti laba reputācija Krievijā. Tāpēc ceru, ka delegācijas sastāvā būs šo nozaru pārstāvji. Tas varētu būt par pamatu jaunai pozitīvai apusējai sadarbībai. Договоренности, а может быть и новые соглашения, могут быть предметом вполне обсуждения и заключения в рамках этого визита или последующих действий.
Bet tagad par citu tēmu. Pēdējā mēnesī izraisīja skandāls saistībā ar Wikileaks slepena dokumentu, kuri tika nozagti no ASV valsts departamenta publicēšanu. Visus Latvijā interesē jautājums, kas saistīts ar jūsu vārdu. Tātad, vai bija jūsu zvans 2008. gada augustā, kad sākas konflikts Dienvidosetijā? Vai jūs zvanījāt Ainaram Šleseram un Andrim Šķēlēm? В Южной Осетии был ли звонок посла Вишнякова нашим двум политикам Айнару Шлесеру и Андрису Šķēlē? Понятно. Первое, что я хочу сказать по Sapratu. Pirmais, ko gribu teikt par šiem materiāliem, kas ar Wikileaks palīdzību parādās jūsu un citu valstu saitos un izdevumos, tās, protams, ir liels nepatikšanas amerikāņu diplomātijai. Tagad viņiem nākas kaut ko izskaidrot, paskaidrot un kaut kur pat attaisnoties. Tā ir atbild uz jūsu jautājumu pirmo daļu. Это одна часть ответа на ваш вопрос. Kas attiecas uz publikācijām, kas saistītas ar manu vārdu, neuzskatu par vajadzīgu to komentēt. Vēl jau vairāk, ka publikācija patiesums ir apšaubāms. Šlesers un Šķēle jau atbildēja, ka viņiem nav bijušas tādas telefonu sarunas ar mani. Bet tad jūs viņiem neticat, man nav pamata viņu teikt to apšaubīt. И господин Шлессер, и господин Шкеле о том, что они не вели никаких телефонных разговоров на эту тему со мной. Поэтому что, вы им не верите? Я, например, не ставлю это под сомнение. Ваше мнение, то есть звонка не было? Tātad zvana nebija? Я ответил. Es atbildēju. Vai eksistē līdzīgas telegrammas Krievijas vēstniecībā, vai jūs arī tā atskaitāties Kremlim? Jebkurā diplomātiskajā pārstāvniecībā pastāv slepeni saraksti. Šajā ziņā Amerika nav izņēmums. Katrai diplomātiskajai pārstāvniecībai un katrai valstī ir savi noteikumi, kā to darīt un savs sarakstas stils. Es domāju, ka Krievu stils ļoti pamatīgi labā nozīmē atšķiras no amerikāņu stila, salīdzinot pēc tām publikācijām, kas parādījās Wikileaks. Ja, protams, šīs publikācijas ir patiesas. Kādu informāciju jūs vācat? Kāda informācija par Latviju interesē Krieviju? Ko jūs stāstāt? Mēs savācam visu informāciju, ko var iegūt diplomātiskā ceļā. Šajā gadījumā mūsu darbs neatšķiras no Latvijas un citu vēstniecību darba. Tā tas ir pieņemts visās valstīs un tā tas notiek visu laiku. Pārstāvēt savas valsts intereses, izskaidrot tās politiku, veidot kontaktus valstu starpā, informēt savu valsti, ko nākotnē var gaidīt no tās vai citas valsts. Ja nebūtu Krievijas pārstāvniecības Latvijā, nedomāju, ka mēs šodien runātu par prezidenta vizīti. Pateicoties diplomātu darbam, bija iespējams paplašināt sadarbības starp mūsu valstīm un sasniegt jautājumu risināšanas augstāko līmeni. Благодаря работе именно дипломатов стало возможно развитие нашего сотрудничества между нашими странами и выход этого сотрудничества на самый высокий уровень. Kāda ir jūsu attieksme ar Latvijas politiķiem, ar kurām partijām jūs vairāk sadarbojaties, kā jūs ar tām kontaktējaties? Вообще, вот даже готовясь к этому визиту, я практически... Gatavojoties plānotajai prezidenta vizītei, es tikos ar visu Saeimā pārstāvēto frakciju vadītājiem, lai uzzinātu, kāda ir vienas vai otras partijas attieksme šajā jautājumā, kādas ir vēlmes, kas jāņem vērā vizītes laikā Krievijas pusē. Lūk, par ko mēs runājām, gan ar saskaņas centru, gan vienotību, gan par labu Latviju, arī ar Zaļo un Zemnieku savienību. Bija interesantas sarunas. Praktiski visas partijas atbalsta sadarbības ideju un ar prezidenta vizīti saista pozitīvas cerības. Tas man iepriecina un iedvesmo. Un domāju, ka šis viedoklis kaut kādā mērā saskana ar sabiedrības viedokli. Tāpēc labās gaidas, ko ar vizīti saista Saeimā pārstāvēto partiju līderi un sabiedrību, kur viņi pārstāv, ir labs pamats, lai vizīte noteikti būtu ar plus zīmi. Я думаю, что это в какой-то мере отражает, наверное, общественное мнение в целом Латвийской Республики. Поэтому хорошие ожидания с этим визитом, который присутствует у наших партийных лидеров, у партий, которые представлены в парламенте, у общества, интересы которого они выражают, дает основание к тому, чтобы этот визит обязательно был со знаком плюс.
Oktobrī franču avīze Le Monde publicēja informāciju, kā pirms Eiroparlamenta vēlēšanām Krievija sponsorējusi divas mūsu partijas, PCTVL un Saskaņas centru. Vai jums ir kaut kāds zināms par to? Mūsu politiķi pat lūguši Satversmes aizsardzības birojam pārbaudīt šo informāciju. Man zināms, ka bija šāda publikācija, tāpat man zināms, ka, spriežot pēc citām publikācijām, politiķi, uz kuriem bija mests šis akmens, griezušies attiecīgās instancēs, kas pārbauda likumdošanu šajā jomā, lai tās sniegtu atbildi. Vairāk nekādas informācijas manā rīcībā nav, un tāpēc vairāk neko komentēt nevar. Mūsu sarunu sākām ar prezidenta vizīti un ar to arī beigsim. Vai tuvākajā laikā iespējama prezidenta Medvedeva atbildes vizīte Latvijā? Domāju, ka pats solis Medvedeva kunga ielūgums Zatleru kungam nozīmē, ka pozitīva kontaktu attīstība vizītes laikā Maskavā 2010. gada izskaņā var būt solis tālākiem kontaktiem. Krievijas federācijas augstākā līmeņa atbildes vizītēm, bet tas atkarīgs no attiecībām, kādas veidosies starp valstu vadītājiem, starp valstīm un tautām kopumā. Tas ir pilnīgi dabisks process, kuram politiķi nedrīkst traucēt, diplomāti arī ne, un žurnālisti arī ne. Bet tas, kā agrāk tas neizdevās, tas bija mākslīgi, tāpēc šim periodam jābeidz. Domāju, ka tagad mēs esam uz pareizā ceļa. Это естественный процесс, которому политики ни в коем случае не должны мешать. Дипломаты тоже, и журналисты тоже. А вот то, что раньше этого не получалось, это было искусственное. И искусственно оно должно уйти. И в этой части, я думаю, что мы находимся на правильном пути. Спасибо вам большое. Liels jums paldies, lai vizīte būtu veiksmīga. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Paldies jums, ka aicinājāt uz sarunu un ceru, ka izdarīsim visu, lai vizīte būtu veiksmīga. Spasībā. Paldies arī Latvijas televīzijas skatītājiem. Palīdziet ar Latvijas televīziju jau tūlīt panorāmā. Visu labu uz redzēšanos.